atbildēt uz Rāviņa kunga jautājumu, jo es noklausījos esošās Bāriņtiesas priekšsēdētājas tātad informāciju visu par to un paskaidroju. Darbi ir ielaisti kopš 2022. gada. 2022. gadā bija obligāti jāievieš tātad informācijas sistēma Baris, kurā bija jāsāk ievadīt visi dati. Šī informācijas sistēma tur palika pusratā. Tie dati tur ir kaut kad sākti vadīt, bet tā arī nav ievadīti līdz šai baltai dienai. Iedomājieties to apjomu. Nākošais stāsts ir par to, kad arī lietvedības sistēmā Namēs, kuru lieto Bāriņtiesa, pieeja bija tikai 3 Bāriņtiesas darbiniekiem no 17. Ja no 17, tātad 7 bija lemtiesīgie Bāriņtiesas locekļi, viņu skaits arī nebija pilns. Dotā brīdī paliek 4, un ņemot vērā to, parādījās vesela virkne iesniegumu, kuri netika reģistrēti vispār Bāriņtiesas, tātad arī lietvedības sistēmā. Un līdz ar to arī atbildes tur tika sniegtas gadu, neievērojot nekādus termiņus. Un tā situācija, kurā nonāca jaunā Bāriņtiesas vadītāja, patreizē ļoti profesionāls cilvēks, tiešām vienkārši bija katastrofiska, un viņa fiziski vienkārši nevarēja tikt galā ar to apjomu, jo viņai darba diena paiet tik dienā, un tad viņai jāņem uz mājām vesela kaudze dokumentu, kas visi ir mantoti un ielaisti. Un tas ir apbrīnojami, ka nevienam līdz šam brīdim par to nebija nekādas informācijas vai nekādas daļas. Un tikai tad, kad parādās jauns vadītājs, mēs pēkšņi redzam, kādā situācijā ir šīs lietas, un tur arī ir tā, ka tur nevar strādāt jebkurš, ja, tur ir personas datu aizsardzība, lai dabūtu Bāriņtiesas, teiksim, šīs te pilnvaras lemt, ir pusgadu, nevar paņemt, teikšu, cilvēku, lai cik viņam tur laba izglītība vai kā, viņam vēl pusgadu jāiziet apmācība, lai viņš varētu būt attiecīgi lemtiesīgais, un līdz ar to ir pieļauta situācija, ka tā pašlaik ir iepriekšējais Bāriņtiesas vadītājs pilnīga atbildība, vai pareizāk sakot, bezatbildība, ka šīs lietas ir ielaistas vienkārši totāli. Tā ir atbilde. Un dotajā brīdī, protams, būs ļoti grūti dabūt, un tas prasīs ilgu laiku, lai mēs dabūtu līmenī. Pirmkārt, datus var savadīt tikai personas, nevar ārpakalpojumā dot, ja? Baris sistēmā dati jāsavada ir, kam ir pieeja darbiniekam, un otrkārt ir visu laiku velkās nesakārtotas lietas, neatbildēti, kā saka, uz iesniegumiem nav atbilžu un tā tālāk. Tātad tur principā viss jāsāk būvēt, ieskaitot pieeja lietvedības sistēmai un tā tālāk. Un tie darbinieki, kas tur lielā mērā arī bija atbildīgi par tos izveidojušo situāciju, protams, smuki pacēla cepuri un aizgāja.